Skatītāji arī skandēja Latvija, maleču puiši un labs pieteikums pirms pasaules čempionāta, kas būs pēc 2 nedēļām divnieku un pēc tam arī četrnieku. Vēl ir 2 posmi pasaules kausa izcīņā. Ir vēl Kenigze un Vinterberga tādā secībā un Zubkovs ir līderis kopvērtējumā. Lūders 2, Langa 3, Miņins jau 4. pasaules kausā četrniekos. Lūk, šī vieta interesanti netīrā trasa. Sandis Prūsis kopā ar Jānu Ozolu un mūsu komandas mehāniķi visi godam padarījuši savu darbu. Un Jānis pēc finiša priecīgs, bet vairs varbūt tā nav tāda sensācija, kā bija Eiropas čempionātā. Jānis Miņins, Aleksandrs Zubkovs apsteidz par 0,36 sekundēm, tas ir daudz, Ivo Roiks, tālāk 3. Galikers, Luders, Holkoms, Lange, tikai 7. Lokers, Hepners, Abramovičs un 14. vietā Maskalāns ar Kalniņu, Broku un Rozīti, kas arī nav slikti. Visai labs rezultāts un tik tiešām izdevies posms, Latvijas televīzija tiešraidē rādīs visus nākamos posmus Kenigzē, Vinterbergu un, protams, arī Latviju pasaules čempionātu Altenbergā. Latvijas čempionāts būs pēc sezonas marta sākumā, un es domāju, Siguldā neviens aizies palūkoties, kā brauc mūsējie tur kopā ar Krieviem. Tas būs tāds Latvijas-Krievijas atklātais čempionāts. Ko Jānis teiks īsumā pēc finiša, kad viņam jautā? Jānis labi runā angliski, intervētājs apsveicam atkal vienu uzvaru. Vai jūs esat tieši tas vīrs, kur pārējiem būs jācenš uzvarēt Altenbergā? Es nezinu, centīsimies katrā ziņā. Vai patīk Sankt Morica? Jā, protams, laba trase. Tā Jānis, un tā viņa apsveic. Diezgan Jānim tik labi Sankt Morica nebija pērn pasaules čempionātā, bet tagad viss kārtībā. Lielais vējš, tāda neparasti apstākļi latviešiem šoreiz nāca par labu, un Miņins un ko atkal uzvar pasaules kausā 2. nedēļu pēc kārtas. Kaut kas nebijis. Tāds Latvijas bobslejs pasaules kausā Sankt Moricā. Ar jums kopā bija Mārs Rīmets. Paldies Jānim Miņinam un viņas tomējiem par lieliskajiem sasniegiem, par priekiem mums un viņiem, bet mēs esam atpakaļ arēnā Rīgā. Lielais basketbols, Barons LMT Ventspils, šobrīd Ventspilī +6 pēc pirmā puslaika. Edmunds Ziltiņš, ceļpolicijas priekšnieks, arī puslaikā man ir noķerts. Kāds sajūts pēc pirmā puslaika? Īstenībā ļoti normāls ir, jo nekas jau nav beidzies, pa īstam tikai viss tā sākās. Nedaudz, protams, bija cerēts labāk, bet var redzēt, ka sportisti un spēlētāji taustās, bet es domāju, ka izšķirošais periods vēl ir priekšā. Ja skatāmies mazliet statistiku, tad principā šobrīd kļūdas ir gan līdzīgi, tāpat arī Barons mazliet uzvar grozu, atlēkušās bumbas, bet katastrofāls ir procents. Ja 2 punktu metieni 44 ir Baronam, tad Ventspilī 50, savukārt 14,33 punktniekos un 50% ir Ventspilī. Ar ko tas varētu saistīt? Barons taču arī var iemest. Patiesībā tas ir tas, kas viņam šobrīd pietrūkst, jo spēle gan aizsardzība un uzbrukumā savā ziņā līdzīgi. Jā. Tiešām no 7 viens 3-punktnieks tas ir stipri pa maz. Kaut gan mēs zinām, ka daudzi sportisti var iemest trīnīšus. Var teikt, veiksme nebija laikam īstajā vietā, īstajā laikā, bet es ceru, ka viss mainīsies un aizsardzībā puiši strādā labi. Jāsaka, abas komandas spēlē ļoti labi. No sākuma bija kaut kādas kļūdas, bet uz beigām ļoti skaists basketbols, un tas jau ir pats galvenais. Kā ies šitanīs divos periodos, 2 ceturdaļās, to varēs paskatīties, bet es domāju, tiks uzlabota gan šī te precizitāte un būs izdarīts secinājumi un treneri būs pastrādājuši. Jā, jau pēdējo reizi komandas tikās oktobrī, un laiks ir pagājis veseli jūra, komandas ir ļoti mainījušās, es pat teiktu abas divas uz labo pusi, un tad šobrīd jāsacina to, ka noteikti komandas 1. un 2. ceturdaļā noskaidroja viens par otru. Ja tagad Edmunds Ziltiņš būtu treneris, ko viņš teiktu ģērbtuvēs Ventspilniekiem? Ventspilniekiem? Ventspilniekiem es teiktu, lai viņi iet mājās. Beidziet, tā. Ventspilniekiem, ja objektīvi, varbūt tās nesanāks. Man sanāk subjektīvi. Ventspilniekiem varbūt tās vairāk tomēr aizsardzību domāt.
Savukārt Baronam gribētos piespēles, lai būtu precīzāks. Tomēr ļoti daudz kļūdas bija piespēlēs. Ļoti daudz bumbas zaudēja tieši uz piespēlēm. Prasās tomēr varbūt tās nesasteigt to uzbrukumu, nesasteigt. Bet toties man, teiksim, otrajā ceturtajā Barona aizsardzības, kad bija 2 vai 3, 24 sekundžu sodi, tāpat arī ļoti daudz nobloķētas bumbas. Kāda sajūta ir zem groziem? Garais gals. Garais gals. Tur, Baronam savā ziņā ir priekšroka. Priekšrocības ir, jā, priekšrocības ir. Ja godīgi, tad grūti izcelt. Man liekas, abas divas komandas šoreiz ļoti labi pie groziem spēlē. Un tāpatās gan kā pie savējiem, kā pie pretinieku appusējas apmaiņas bija. Gan Ventspilnieki pie Baronas groza izcīnīja bumbas, gan Baronas izcīnīja pie Ventspilniekiem. Tā kā šeit es nevarētu izcelt nevienu. Es domāju, ka abas komandas ļoti labi. Kaut gan vajadzētu būt Baronam priekšrocība, bet izcelt es nevaru. Edmunds Ziltiņš vakaros pēc darba novelk formu, tad iet bumbu spēlēt. Es saprotu, kur, ar ko, kādā līgā, pret ko trīnīšus met, spēlē zem groza, aizsargs, uzbrucējs. Īstenībā pagaidām pēdējo pusgadu nav sanācis spēlēt nelielu traumu. Nezinu, neliela vai liela. Būs jāvēršās laikam pie dakteriem, bet ceļgala trauma. Bet faktiski, jā, 2-3 reizes nedēļā basketbols īstenībā vairāk aizsargājos. Aizsargāja postenī, jā. Te jūs dalāt rezultātus piespēles, jau vairāk met trīnīšus, jā? Trīnīšus, nē, vairāk cīnos pa atlikušām bumbām, jā. Tāds savā ziņā jautājums par darbu. Mēs te šādos tādos žurnālos lasam, tur viens basketbolists sadara to, otrs to. Cik tad sanāk ceļu policija administratīvos protokols sarakstīt basketbolistiem? Īstenībā jau sanāk jau, jā, bet tiešām reti. Jo ir tā, ka es paskatos arī citreiz pa sportistiem un ne tikai pa sportistiem, jā. Tad, grēko jau visi, kurš tu negrēko īstenībā. Tas būtu melots, ja teikt, ka kāds kaut kur negrēko, jā. Bet jāsaka, ka sports disciplinē un sportisti ļoti reti pārkāp. Tiešām tā ir. Ļoti reti pārkāp sportisti. Tas priecē. Lai jums mazāk darba. Jā, paldies. Paldies, tas bija Edmunds Ziltiņš, ceļu policijas priekšnieks. Mēs pievēršamies otrajam puslaikam. Jā, joprojām Arēna Rīga, STEP Baltijas basketbola līgas spēle, Barons LMT pret basketbola klubu Ventspils, 33-39 mainieki zaudētāja lomā. Un sākusies, jā, ir trešā ceturdaļa, Aleksandrs ar bumbu. Baronam tagad pieciniekā iznācis arī Klebovickis, kurš veiksmīgi nospēlēja pirmā puslaiku. Aleksandrs iemet, bet Klebovickis 4,5 atlikušās bumbas, bloķēts metiens nākot uz maiņu. Katrā ziņā daudz labāk rādītāji nekā Bērzņiem, kur viņš ir aizstājis tagad pieciniekā. Un Ventspilniekiem viss start piecinieks ir laukumā. Akingbalu cīnās par bumbu, bet bumba tiek Adamaitim. Tur bija Klebovickis Adamaitis pret vienu Akingbalu. Izdevās viņu pret arī tagad piespiest nedaudz. Un Klebovickis, esam redzējuši, ik pa brīķiem izmet 3 punktniekus, šoreiz nebūs. Bet, pilnīgi brīvi viņa atstāt arī nedrīkst. Vītols pret Klebovicki, un vēlreiz Klebovickis veiksmīgi aizsardzībā, un šoreiz arī saglabā tieši tik, cik vajag līdzsvaru, lai šo bumbu arī iespēlētu arī Gustam. Gusts aizsaks no Aleksandra puses neizdodas, vēlreiz aizsaks, šoreiz gan. Aleksandrs tā negribīgi dodas pēc Vigano, bet Gusts ir precīzi no pustāvā. Ātrs pustāvais, un gandrīz minimāls, jā. Vienu uzbrukumu tiesa tagad vairs tikai Ventspilnieku vadībā. Gusts gūs 11 punktus. Arī šajā spēlē jau vairāk par 10. Šeit sots Aleksandram pret Akingbalu, pat mazliet kavējās šī pārkāpuma fiksācija, jo Akingbalu jau bija aizskrējis pāris metrus uz priekšu. Skatāmies, pietur Aleksandrs ar roku. Šeit jau ir sots. Tikai šajā brīdī faktiski jau vismaz sekundi vēlāk. Jā, Gusts ir labākais punktu guvējs starp abām komandām. Tuvumā ir tikai Baksters ar 9 punktiem. Pirmie uzbrukumi neveiksmīgi Ventspilniekiem otrajā puslaikā. Punktus guvuši Barons komanda tagad 4 šķēli pret Vītolu. Bumbu saņem, ir priekšā, iet līdz galām un neizšķiet uz tablo. Zināms apjukums Ventspils komandā ir iestājies. Šoreiz arī šķēlēm atliek tikai tik garām Vītolam, lai neviens arī no Ventspilniekiem vairs viņam nepalīdzētu. Rezultāts tiešām pēc cilvēku laika neizšķirts, un vispār Ventspilniekiem ir ļoti grūti klājies pēdējās 5-6 minūtēs, vairāk, 7 minūtēs jau ar punktu gūšanu. Šoreiz Veselovs, šeit arī nedaudz neveiksmīgi nospēlē, nedaudz pamatīgi neveiksmīgi nospēlē. Aleksandrs labi nostāvēja zem groza.
neļauj izdarīt labu metienu. Adamaitis met 3 punktiek un vēlreiz precīzi. Tā kā otrais puslaiks sācies ar varētu Barons LMT komandas izrāvienu 9 punkti pēc kārtas, kas, protams, piespiež Ventspilsnieks ņemt minūtes pārtraukumu. Jā, pilnīgi apstājušies Ventspilsnieks, tas ir nedaudz pārsteigums, bet tā kā vēl par agru priekš pēdējās ceturtdaļas, vēl tikai 3. ceturtdaļas, tikai pats sākums. Nu, protams, būs vēl pavērsiens šajā spēlē, tas ir neizbēgami. Pašlaik labs posms izdevies mājniekiem, nu nevēl tagad Ventspilsnieki vēl lietu reizi apspriež. Statistika, kamēr nav nospēlēts pārāk daudz. Otrajā puslaikā, jā, par 3 punktu metieniem jau bija runa. Ventspilsnieki iemetuši 4 no 8, Barons tikai 1 no 7. Tur bija liela atšķirība. Nu, un sodmetieni labi. Rādītāji abām komandām cīņā zem groza arī aptuveni līdzsvars, un tāpat arī kļūdas skaits ir aptuveni līdzīgs. Vienīgais tas, ka Barons ir 8 bumbas pie pretinieku groza dabūjuši. Tas gan ir. Nu, bet paši arī daudz mazāk ir iemetuši, tā kā pēc viņa metieniem ir bijis daudz vairāk atlikušo bumbas. Tā rēķina arī uzbrukumā viņi vairāk ir varējuši iegūt. Tieši tā. Nu, un tagad Gabrāns, Veselovs, daudz aktīvāk ir saparināti nedaudz Ventspilsnieki. Vītols šoreiz neizšķirās pat. Un Klebovickim piezīme. Klebovickim pirmā, Baronam otrā. Ventspilsnieki pagaidām noteikums nav pārkāpuši šajā 3. ceturtdaļā. Aktīvi sāk ļoti ātri šo uzbrukumu, bet 4 uzbrukumi pēc kārtas Ventspilī neizdevās. Nu, redzēsim, kā būs tagad. Gabrāns no laukuma stūri iet ārā. Šeit jau 2 sedzēja viņu gaida. Veselovs zaudē bumbu. Šķēl var iet uz priekšu. Un aiziet līdz galam. Un vēl 2 punkti. 11 punkti pēc kārtas Baronam sākot otro puslaiku. Šķēl, kas ir līderis, PBL pārtvērtajās bumbās pievieno sev vēl vienu. Un vēl 2 punktus dod komandai. Un punktu ziņā viņš ir noķēris Gustu. Abiem pa 11 punktiem. Galvenais noteikuma pārkāpums Baronam. Būs Kalmans nāc laukumā Veselovu vietā. Barons ir ieguvuši šobrīd lielāko pārsvaru šajā spēlē, kāds viņiem bijis. Ventspilsnieku lielākais pārsvars bija 11 punkti 2. ceturtdaļā. Baksters noskrien, bet tur viņi arī pats pa kājas jau trapīja un bumbu zaudēt, tā kā bumbu Baronam. Jā, arī nepārāk veiksmīga epizode no Ventspilsnieku puses arī šoreiz, jo Baksters arī bija praktiski iespiests pie laukuma gala līnijas. Nu, it kā ceļš nedaudz viņam bija brīvs, bet pavisam nedaudz. Viss, kur driblēt nebija. Un tagad Gusts uzbrukumā. Aleksandrs brīvs, nemet. Aleksandrs ļoti uzmanīgi šodien spēlē, neriskē liek, un Akinga bala viņam tīri izdien bumbu no rokām šoreiz. Par maz spēku pielika šoreiz Aleksandrs, jo Aleksandrs ir nedaudz masīvāks par Akinga balu. To viņš, kā mēs redzējām, arī vairākas reizes ir izmantojis. Nu, šeit tieši pretēji. Adamaitis ir mazāk masīvs kā Kelmans. Kelmanim sanāk grūts metiens, bet precīzs. No pirmajā punkta Ventspilsniekiem 2. puslaikā, 4. minūtē. 44-41 šobrīd, un Barons LMT komanda uzbrukumā. Gusts pamāna uz vienu pusi, aiziet uz otru. Nosots Gabrānam, jā, šeit nostūm no iecerētās trajektorijas un uzņemtās Gustu. Gabrānam pirmā, Ventspilsniekiem arī pirmā šeit ceturtdaļā. Gusts jau 12. spēli pēc kārtas, tagad ir gūs vairāk par 10 punktiem. Uzņēmis labu ritmu pēdējos 2 mēnešos, nu un tagad vēl 2 sodmetieni. Ja tam viņam bija sērija decembra beigās un janvāra sākumā, kur viņš iemet 29 sodmetienas pēc kārtas 6 spēlēs. Gabrāns rāda sadarbību. Kalmans nāk pēc bumbas. Klebovicks pret viņu, Klebovicks ir nedaudz garāks. Vītols. Kalmans tiek garām Gustam un 3 sekundes laikam. Šķiet Akinga balam 3 sekundes, jā. Kelmans piespēlēja uz balu. Gabrānam būtu bijis brīvs metiens, bet jau viņa kolēģis jau bija ieņēmis vietas cīņā par atlikušo bumbu. Gusts gaida Šēli, Šēli dabū bumbu. Aleksandrs liek aizsek. Šķēle paliek par Akinga balu. Mēģiniet garām, zaudē līdzsvaru Klebovicks.
Faktiski iznirt cauri Ventspils spēlētājiem. Un uz viļņu Barons spēlētāji 48-41, 5 minūtes un 30 sekundes vēl jāspēlē trešajā ceturdaļā. Nu, Gabrāns labi piespēlē Baksteram, bet nedaudz spēlē Adamaitis roku un ar to pilnīgi pietiek, lai bumba arī atkal nonāk Barons klubu īpašumā. Uzmanīgi tiešām nospēlēja Adamaitis, lai gan labi iecerēti bija sadarbība Ventspilniekiem šeit laukumā, viņam laukumā, bet bija visam jānotiek ļoti precīzi. Nu, un pat niecīgi iesaistīšanās, iejaukšanās no Adamaiša puses visu izjauc. Klaus laukumā, jā, viņam 4 piezīmes grib atgādināt un vēlreiz. Un nesportisks sots, nu, atsimrot tā arī izskatījās, jā, ka pārāk uz emocijām šoreiz uz Kelmans. Un Kelmanim pirmā piezīme, nesportisks sots, kā redzējām, pamatīgi iegāz par rokām un šai mirklī arī reklāmas pārtraukums. Funkciju. Sek Baltijas basketbola līgas spēle, Barons LMT pret basketbola klubu Ventspils, un situācija strauji mainījusies kopš otrās ceturtdaļas beigām. Trešajā ceturtdaļā nospēlēts nepilnas 5 minūtes, un jāsaka, jā, Barons atguvuši vadību, respektīvi iegūši vadību, 48-41. 15-2 šajās nepilnās 5 minūtēs, 15-2 Barons pārsvars bijis, ļoti liels, pamatīgs izrāviens. Nu, redzēsim, kā viņš turpināsies. Izrāviens spēlēs notiek Baronam arī. Tagad 2 sometienu gustam pēc nesportiskās Helmaņa piezīmes, pēc tam bumba paliek Baronam, tā kā lielisks iespējas paturpināt izrāvienu. Bet it īpaši šajās 2 spēlēs pret Južnijas Chimiku bija liela izrāviena. Atcerēsimies, spēlējot savās mājās, Barons zaudēja pēdējos 15 punktus un arī spēli. Nu, un šeit izbraukumā spēlējot pēdējā ceturtajā 7 minūšu posmā 17-0 izrāviens, kas deva atkal uzvaru par šo Ukrainas komandu. Jā, izrādās, ka pie vainas esot bijusi zonas aizsardzība. Barons uzlikuši, nu šoreiz Kārlim Mužniekam uzslavu. Esot uzlikuši, ka zonas aizsardzība tāda pēkšņi tik Chimiku vairs neko nesot spējuši izdarīt. Nu, tā gadās. Tagad šķēla bumbu. Atkal labi nospēlēta epizode. Gusts met un iemet. Nu, pagaidām ar milzīgām emocijām, pozitīvām emocijām sākuši Barons spēlēt. Nu, redzēs, Kelmans tā uzmundrina, wow, ašāk. Nu, atsimrot ir jāmeklē. Nu, Baksters ātri metīs, protams. Nu, arī šoreiz arī garām. Nu, Ventspilnieki var īsā brīdī sadildēt starpību, var iemest spēlētāji kā Baksters un Lovs. Esam redzējuši vairāk kā, ka dažās minūtēs viņi var iemest 10, 15 un vairāk punktus. Tā kā es domāju, viņš to liek priekšā šobrīd. Lai gan, protams, ir zināms knockdowns viesu komandai. Šobrīd Gusts iziet cauri un vēl 2 punktu Baronam. 21-2 šajās 5,5 minūtēs. Un Gusts šodien slīd, viņam jau 19 punkti. Šķēli vien brīdi viņi noķērs, bet pagaidām šķēlēm tie paši 11. Kelmans arī ātrs 3-punktnieks un arī nav precīzi. Ventspilnieki zaudējuši pacietību mazliet. Mēģina ar ātriem un mazliet sasteigtiem 3-punktniekiem vērst visu ātri par labu. Pagaidām neizdodas. No Klebovičs. Klebovičs ir precīzi. Fantastiski. Viena komanda šobrīd lido pa lauku un viss izdodas. Otru mēģina, bet pagaidām nesekmīgi, teiksim, radīt pavērsienu savā labā. Nu, kurš var iedomāties, ka vēl šīs ceturtdaļas sākumā Ventspilnieki bija vadībā? 24-2 šajā ceturtajā pagaidām un vēl viena zaudēta bumba. Ir apjukums diezgan liels Ventspils komandai, šķēli iet uz priekšu. Un šoreiz neveiksmīgi. Vairoks nospēlē aizsardzībā mazliet labāk. Nu, Vairokam garas rokas. Šoreiz arī patērīgi nospēlēja un Adamaitis pārkāp noteikums. Adamaitim tā otrā piezīme, Baronam 4. Un minūtes pārtraukums tagad Ventspilniekiem. Acīm redzot, ir ko teikt arī Okornam. Jā, nu vēl mazliet, un tad jau būtu, ka vairs nav ko teikt. Tā tiešām vairs nav ko teikt, jā. Plus 16, tas tomēr ir pietiekami nopietns jau arguments, lai šo spēli arī uzvarētu Baronam.
posma mainieku komandai. 24-2, 6,5 minūtēs. Barons ir tagad bijis labāks par Ventspilsniekiem. Un summā 57-41. 8. decembra Latvijas basketbola līgas spēle arī Barons uzbruk ļoti veiksmīgi. 62% no spēles, 71% trīspunktniekos. Un īsti pirms beigām bija liels pārsvars viņiem par Ventspili, bet beigās iznāca tomēr mazliet panervozēt. Toreiz ar 10 punktu starpību uzvarēja Barons komanda. Pat ar ironiju tā saprat, ka Arēnā Rīga labāk Baronam spēlē tieši ar komandām, kurām ir zils formas, atcerīsimies. Kaleu gan netika pārliecināts, tika uzvarēts, bet tomēr ik pa brītiņam tieši zilās formas. Kaleu bija liela nervozēšana un pašās beigās varēja būt visādi. Tagad Baxters ar bumbu. Skirmans nāc laukumā Ventspilsniekiem, labam brīvs metiens. Tas nedaudz dot ticību arī Ventspilsniekiem. 57-44. Protams, šis atrāviens Baronam ir sanācis itin labs. Vēl 13 minūtes jāspēlē. Tagad Ventspilsniekiem zonas aizsardzību. Redzēsim. Bet tiešām vēl laika pietiek. Laika šo spēli atkal padarīt līdzīgāk. Pirmie augļi jau nāk. Kļūt Baronam. Spēlētāja maiņa arī. Kravčenko nāks Klebovicka vietā. Tagad pret zonu. Vēl viens snaiperis laukumā. Ventspilsniekiem pēdējās 2 sekundes izdevušās. Viens veiksmīgs uzbrukums. Atpūt bumbu. Skatīsimies, kas būs tālāk. Klaus Skirmans nāk palēnam. Liekais saka. Klaus gan iet uz otru pusi un zaudē bumbu. Un 2-1 ātrais uzbrukums. Šķēl un skaists metiens. Un šeit negāja uz kreiso malu, tomēr pārlikt bumbu labajā rokā un tur Aksels Vairoks nebija glābējis. Klaus Vairoks var iet līdz galam, met un iemet. Kā pagaidām tādās šūpolēs. Atrāviens Baronam ir. 2 punkti Ventspilsniekiem, 2 punkti Baronam, tad atkal Ventspilsniekiem. Redzēsim. Vēl iet līdz galam, neiemet. Un Adamaitim 2 sodu metieni. Baxteram sods, Baxteram 1. piezīme. Ventspilsniekiem 3. Bet pārkāpums metienā, tā kā 2 sodu metieni Adamaitim. Un labi iespēja gūt vēl punktus klāt. Adamaitis neuzbrūk daudz, nav tik rezultīvs, bet viņam ir ļoti labi radītāji kvalitātes kategorijās tieši metienu no spēles. Viņš ir labākais Barons komandā metienos no spēles procentuāli. 3-punktiekos arī viņš ir visprecīzākais. Lai gan met tad, kad tiešām ir brīvs, Kravčenko met pēc aizsargiem grūtāks metiens un ir iemetis vairāk. Bet kvalitātes ziņā faktiski viņš ir labākais. Un arī Baltijas līgā viņš ir 6. sodmetienu precizitātei. Iemet tagad arī abas 2. Tagad Aleksandrs paliek pret Lausu samainījušies. Skirmans pret Šķēli. Baxters izšķirāt no pustālo un arī iemet. Vismaz Ventspilsniekiem ir atgriezusies metiena garša. Nav tā, ka tikai viens spēlētājs tagad. Vairoks, Baxters, Lauss ir iemetis. Uz brīdi apstājies Baronam uzbrukums. Ventspilī joprojām zonu. Kravčenko met. Netrāp bumbu Aleksanderam, bet uz īstu brīdi. Tikai uz īstu brīdi. Minūte un 30 jāspēlē 3. ceturdaļā, 61-48. Vairoks varēja nedaudz ātrāk iespēlēt Skirmantam. Baxters, viņa Aleksanders iet garām un noteikuma pārkāpums Aleksanderam 3. piezīme. 3. piezīme un komandai piezīme normu sasniegt jau labu brīdi atpakaļ. Baxters varēs vēl samazināt rezultātu starpību. Baxters pirmajā puslaikā gūta 9 punktus, bija rezultīvākais Ventspilsniekiem. Bet tagad pirms sodmetieniem vēl minūtes pārtraukums, to pieprasa Kārlis Mužnieks. Un sodmetieni sekos tikai pēc tam. Tā bija plus 16, tagad vairs pēc iespējams līdz Baxter 2 sodmetieniem vairs tikai plus 10. 11 mazāk pagaidām nevar būt. Bet, protams, vēl viss 4. ceturdaļa. Laika vēl daudz. Baronam ir izdots uzvarēt šodien, patiešām ir iespējas pacīnīties par vietu 4. Viņiem vēl jāspēlē šauļos. Šauļiem jāspēlē ar Žalgiru. Tā kā šauļiem arī tikai viens zaudējums mazāk nekā Baronam šobrīd. Un Ramons Butovs redzam šeit arēnā, protams, ASK komandai Baltijas līgas spēles tagad kādu brīdi nebūs. Būs pēc vairāk nekā nedēļas. Tikmēr viņi vakar Latvijas basketbola līgā pārspēja VF.
pietiekami arī pārliecinoši. Nostiprināja vadošās pozīcijas tur. Jā, Baronam vispār, kas paliek vēl Valmiera izbraukumā, Kalevs, laikam vissmagākā spēle izbraukumā jāspēlē Tallinā, un pēc tam ir Neptūnas mājās. Neptūnas, protams, visdrīzākais atceroties sezonas sākumu, tur prasās pēc pamatīga revanša, tāda nopietna revanša, lai parādītu, kurš tomēr tas ir bijis absolūts negadījums, nekas vairāk. Ventspilsniekiem gan šī situācija ir sarežģītāka. Tātad Lietuvas Rīts, to mēs šo spēli rādīsim 16. februārī, tā izbraukumā, Šauļu izbraukumā. Varbūt, ka arī Ventspilsniekiem izdodas atkārtot Barons, vienu no tās mūžīgās līgas pirmie pārvarētāji. Ja Šauļu izbraukuma spēlē, ļoti iespējams var pārspēt. Bez tam arī Kalevs, tas gan mājās spēle. Tā kā Ventspilsniekiem nedaudz sarežģītāks kalendārs kā Baronam. Sarežģītāka situācija arī šī vakar spēlē, kas varbūt tādā tuvākā nākotnē pat svarīgāk. Beksters iemet pirmo sodu, 61-49. Otru met garām. Adomaitis un Bērziņš abi ļoti aktīvi gāja pēc bumbas, bet bumba paliek Baronam. Kādreiz tas nāk par sliktu komandai. Un Ventspilsnieki aktīvi sats arī pretinieku laukuma pusē. Tas gan liels grūtības Baronam šoreiz nesagādā. Ļoti labi, pārvarēja šo presingu. Vēl aizmirst vēl arī šo pazudušo pagaidām spēli starp ASK un Ventspili. Šeit mājās ASK Rīgai jāspēlē ar Ventspilsniekiem un noteikumu pārgāvums Vītolam. Vītolam otrā. Ventspilsniekiem 4. komanda piezīme šeit ceturtdaļā. Pēdējā minūte sākusies 3. ceturtdaļā. Gustis parāda negartību. Tamais nāk pēc bumbas, Bērziņš. Gustis bija samērā labā pozīcijā. Šeit izdosies, nē. Skirmans nobloķē Bērziņu metienu. Bija apstājies pēc bumbas saņemšanas. Bērziņš nebija tik labas iespējas tā dabiski turpināt kustību. Paliek 13 sekundes, laika vēl daudz uzbrukumā. Šeit ar bumbu, tālu. Pagaidām atsimot pats arī izmet. Pāri rokā metiens, Bērziņš šeit atgrūst Skirmantu, izcīnīja bumbu un arī guļ grozu. Pēc ilgāka laika tagad Barons gūst punktus. Bija kāds arī klusuma brīdis viņiem iestājies, 63-49. Vairoks trīspunktnieks. Nebija slikts metiens. Klaus tur diezgan aktīvi cīnījās arī no muguras, mēģināja izsist šo bumbu šķēlēm. Kaut kā riskēja to, ka var nopelnīt arī 5. piezīmi. Barons uzspēlēt līdz galam tagad, jā. Šķēle ar bumbu, pēc aizseg, brīvs metiens. Nav precīzi vēlreiz, Bērziņš izcīna bumbu. Un sots pret viņu. Sots Vītolam. Beidzās bez asumiem. Nē, tomēr ir. Vītolam 3. Pēc visu. Skatāmies vēlreiz. Tā objektīvi saķērās šeit spēlētāji un nebija nekāda īpaša darbība no Vītola puses. Piezīme tikai uz tā rēķina, ka Bērziņš bija bumbu iegūs. Bet viņš nemēģināja nepieturēt, nekā citādi speciāli kavēt. Viņš gan tā arī viltīgi to roku arī iebāzt ar Vītolam. Tā kā viss provocēja labi. 0,8 sekundes faktiski neatliek īsti laika Ventspilsniekiem atbildēji. Tā kā no Bērziņas sodmetiena precizitātes visticamāk arī būs atkarīgs tas, kāds būs rezultāts pēc 3 ceturdaļām. Vēl var, ja Bērziņš arī met tagad garām, mēģināt iebakstīt bumbu grozā. Adomaitis tur. Nē, Bērziņš nav precīzi. Daudz gaida. Vītols. Ceturdaļa beigusies, šis metiens nepavisam nav precīzs. Un ceturdaļas rezultāts ir 31-10 Barons komandas labā. Ar graujošu rezultātu viņi uzvarējuši šo spēles posmu. Baltijas basketbola līgas spēle ar Barons LMT un Ventspils komandām. Un rezultāts pirms pēdējās ceturtdaļas 64-49. Pārtraukums nav beidzies, 20 sekundes pārtraukumā. Kā redzam, vēl ļoti aktīvi arī notiek instrukcijas. Gan Ventspilsnieki jau ir devušies laukumā. Un Barons tik ātri nesteidzās. Te vēl redzam arī Armāņu šķēli. Redzēsim, vai šajās pēdējās 10 minūtēs izdosies Ventspilsniekiem padarīt spēli līdzīgi, atgūt cerības uz panākumu. Šobrīd starpība 15 punkti. Var atspēlēt, bet, protams, viegli tas nebūs. It īpaši tagad, kad Barons ir ieskrējies un ir jāatspēlē paliels deficīts. Vairoks labi ieskrējās.
Un noteikums pārkāpa Gusts. Viņam 4. piezīme, viņš arī labākais punktu guvējs starp abām komandām, 19 punkti. Tomēr Šķēle 33, atvainojas 13 punkti, un Baksteram ir 12. Vairogam šis 6. punkts. Un 2 precīzi sodmetieni, un ar gūtiem punktiem Ventspilnieki sākuši pēdējo ceturdaļu. Šeit aktīva aizsardzība savā laukuma pusē. Piespiež Gusts, tas ir Šķēle, laukuma stūrī pie centra līnijas, bet tiek ārā viņš no turienes Kravčenko, brīvs metiens un 3 punkti. Jā, tā Kravčenko dabūja bumbu, daudz nedomāja, momentāli arī meta. Tā ir viņa funkcija, jā, tā ir viņa funkcija. Šogad pat vairāk nekā jebkad iepriekš. Viņa specialitāte ir 3 punktu metieni. Džastins Lauss atbild par to pašu. Tā ka joprojām šajā ceturdaļā +2. Un Ventspilniekiem zonas presīgs joprojām. Protams, tas ir saistīts ar risku, un iepriekš mēs redzējām, ja neizdodas tomēr piespiest pretinieki kļūdīties, tad ir labs iespējas, ka būs uzbrukošai komandai brīvs metiens. Bērziņš tālu pustālo met, jo viena kāja bija iekšā šai 3 punktu zonā. Tagad Vairogs. Dod Baksteram. Tas arī aiziet daudz tālāk no groza. Akim balu raujas, bet samainīties samainās. Un šeit atkal. Jā, šeit man šķiet, ka Ventspilniekiem šobrīd grūtības rodas no tā, ka Vairogs spēlē pie saspēles vadītāju. Viņam labāk ietarbot ar Gustu sekšanu aizsardzībā, viņi iegūst tā rēķina, bet uzbrukuma organizācija zaudē un vairākas reizes ir bijušas kļūdas un tepat īsti nekā darbība neiesākās iepriekš. Tagad Vitols pret Gustu. Vairogs sadz Šķēli. Un Vitolam arī 4. tieši tāpēc kā Gustavs. Situācija Ventspilniekiem, neteiksim, ka kritiski, bet nepatīkam. Lauss 4, Vitols 4. Kravčenko ar bumbu, tagad Šķēle. Šķēle pret Vairogu. Vairogs krīt, Šķēle met 3 punktnieku. Nebūs. Bet Gustavam neizdodas šeit dabūt bumbu. Šiem vēl kaut ko rāda arī Arņu Ozolu virzienā. Dabūja Lauss. Vēlreiz atspēlē. Un šeit vēl viena kļūda. Un 2 punkti nav, bet Vairogam 1. piezīme. Ventspilniekiem šobrīd, lai atspēlētos, tomēr ir pārāk daudz kļūdu, pārāk daudz uzbrukumu, kuri netiek līdz metienam. Plus Baronam tad nav jāpārvar zonu, viņi skrien uzreiz ātrajā uzbrukumā. Un tur iespējas tāds vai citāds būs vienmēr. Noteikuma pārkāpums šeit bija. Vairogs darīja, ko varēja. Viņš neļāva iemest brīvi, bez pretestības. Šķēlēm jāmet sodmetienu, no kurienes viņš arī šajā spēlē nav bijis perfekts. Tā kā zināmā mērā tas ir attaisnojies, un plus pat varbūt vairāk par tiem ietaupītiem punktiem tas, ka komanda un viņš pats parāda, ka cīnīsies un mēģinās darīt visu, ko var. Spēlētāji maiņa, Vītols tiek nomainīts, Gabrāns laukumā. Gabrānam atsimot būs jāspēlē līdz spēles beigām. Piezīmē viņam puslīdz viss kārtībā, tikai 2 pārkāpumi. Lauss, Vairogs tur kaut ko nesaprot. Pārskrēja otrā pusē. Kravčenko garām netiek. Tagad Kravčenko izdevās nedaudz no muguras bumbu izsist. Akim balu tādu grūtu metienu met. Un tam sods Baksteram. Baksteram 2. Ventspilniekiem jau 3. komandas piezīme. Tas arī nenāk par labu komandai, kurai jāatzinās pakaļ. Baronam pagaidām 1. Spēlē vēl daudz, 7-3-9 pēdējā ceturdaļā. Viss lēni tagad ļoti lēni pāriet pāri. Parāda, kur jādod Šķēlēm. Šķēlē arī bumbu dabūn. Adamaits faktiski brīvs izmet un arī pustālāk metiens ir precīzs. 7-54 joprojām turpina. Un šeit ir punkti ar sodu. Bērziņam pašās beigās izdevās nopelnīt, faktiski izdevās nopelnīt šo noteikumu pārgāvumu. Nav liekas sodmetienas Vairogam un Ventspils komandai līdz ar to. Protams, laba Gabrāna piespēle pēc caurgājiena.
Adamaits pirms tam izmantoja savu iespēju uzbrukumā pret Ventspilsnieku zonu, realizēja pustālo. Un Aksels Vairogs uz sodlīniju. Ventspilsniekiem ļoti līdzīgi punkti ir krājusies vismaz tam pieciniekam. Tā 13, 12 punkti, tagad Vairogam 9, 8 punkti. Es skatos uz tablo, diviem pa 5 punkti. Izdosies saglābt bumbu. Izdodas. Brīnumajā kārtā Šķēlēm izdevās. Likās, ka viņš darbojas visu laiku mazliet par lēnu, bet arī Ventspilsnieki pie bumbas netika. Un beigās Šķēle tomēr šo bumbu piespēlēja savus komandas spēlētājiem. Uz piedalīs galam un Akingbala. Iespaidīgi, neapšaubām iespaidīgi. Trešais bloķētais metiens. Pat neizlecot, vienkārši pastiep roku. Lai gan bija uz soliņa ilgāku laiku, Akingbala tik redzams, kā pašā spēles sākumā nav Vairogs. Un vēlreiz precīzi. Aksels Vairogs ir uzņēmies līderu lomu un visai sekmīgi. 70-60. Un jāspēlē vēl daudz. Bet iespējams, ka Barons nedaudz par ātri noticējuši uzvarai. Vēl būs jāpacīnās, jāspēlē vēl daudz. Gan vai tad tas būs Barons, ka neradīs sev pietiekami pamatīgas problēmas pēdējā ceturtajā. Kravčenko ļoti grūti metienu izmet. Tikai Barons, faktiski ir objektīvi. Tā tas ir objektīvi. Komanda iegūst lielu pārsvaru, viņi sāk spēlēt piesardzīgāk uz noturēšanu. Otram savukārt nav ko zaudēt, ir jāaktivizējas. Tas notiek un agrāk vai vēl seko izrāviens pretējā virzienā. Spēle ar kāju, pilns uzbrukuma laiks tagad Ventspilsniekiem. Ieguvuši viņi pavisam nedaudz. Tā bija vēl 15 sekundes uzbrukumā, tā kā... Vēl 6 minūtes un 10 punktu starpā, tā kā patiešām dažas tuvākās minūtes parādīs, cik liels ir iespējas Ventspilsniekiem vēl pacīnīties par uzvaru šajā spēlē, vai cik droši un pārliecinoši Barons noturēs iegūto pārsvaru. Labi, Akingbala nospēlēja, bet pagalam neveiksmīgs bija šis metiens ar atliecienu uz atpakaļ. Adamaits. Cik labi iespēlēt Bērziņam un Bērziņš ar iemet. Adamaits ir ļoti liederīgs šodien. Gan iemet metienus, kur var gan daudz bumbas ir izcīnījis. 7 atlikušās bumbas šajā spēlē. Un tagad arī skaisti piespēle, nebūtu vieglā situācijā. Vairogs vēlreiz trīspunktnieks, šoreiz garām. Un Lauks pirmais pie bumbas. Laukums stūri, iet atpakaļ uz grozu. Grūts metiens, nav precīzi izcīna pats vēlreiz, bet nenotur. Kravčenko ar bumbu. Šķēlēm piespēle. Vēl vienu. Šoreiz Šķēles piespēle Adamaitim. Efektīvs un efektīvs basketbols arī Baronas komandas izpildījumā. Liela pārliecība šobrīd jūtam ar šīm piespēlēm ir īpaši tāda, ko Šķēle no 5 metru attāluma. Un šeit Akingbala, jā. Beidzot dabūja bumbu. Es jau iepriekšējā uzbrukumā domāju, kāpēc Gabrāns nemēģina iespēlēt. Akingbala bija samērā labā pozīcijā. Un tagad tikai Akingbala bumbu dabūja. Iemet. Šķēle arī iespret Akingbals rokām gāja, bet tikmēr jau bija atskanējusi svilpe. Akinbalam piezīmes domāju, ka nebūs. Būs kam. Reklāmas pārtraukums šajā brīdī. Ielaikt funkciju. Arēna Rīgas Baltijas basketbola līgas spēle. Barons LMT basketbola klubs Ventspils 74-62. Barons vadībā. Jāspēlē vēl 4 minūtes un 48 spēles. Pēdējā ceturtajā. Sekundi. Un Džimijs Beksters bija tas, kurš saņēma piezīmi. Pirms šī te pārtraukuma. Viņam trešā piezīme, komandai 4. Sāni iemetiens Baronam. Viņi turpinās uzbrukt. Adamaits ar bumbu. Nedos Šķēlēm. Šķēle tiek garām Veselovam. Noteikuma pārkāpumu. Ventspilsniekiem piezīme norma jau bija nopelnīta. Pēdējo pirms šī reklāmas pārtraukuma Baksters savu trešo piezīmi dabūja. Nu tagad Veselovs. Un Šķēlēm atkal jāstājas uz sodmetienu līnijas. Šķēlēm 14 punkti, 4 atlikušās bumbas un 8 rezultīvas piespēles šovakar. Pēdējā Adamaitim, kur viņš iedēl, tā bija tiešām izcilais muguras no liela attāluma. Ļoti drosmīgi piespēle, riskanti. Ar lielām gabalēm tiek uztverts arī tas, ka Armāns Šķēli gūs 2 pēc kārtas sodu metienus. Neizdevās Gabrānam nogādāt bumbu, Beksteram iznāk kļūt. Nostaigāts Gustam. Šeit arī Adamaits no grūtas situācijas mēģināja Gustam iespēlēt, un Gustam arī bija grūtā situācijā jāsaķer šī bumba. Faktiski arī nebija vairs kur likties īsti. Bet
Bumba tagad Ventspilsniekiem. Vēl tiek sakopts ar laukums, šeit redzam. Jā, tajā brīdī, kad vajadzēja piesist bumbu pie zemes, fiziski Gustis nebija spējīgs to izdarīt, bet divi spēlētāji priekšā. Šeit mēs redzējām nedaudz arī Barons orķestri, gribētos teikt, ne grupu, rock grupu. Šeit pirms spēles iesildīja ar labi pazīstamām. Baxters aiziet garām Adamaitim piezīm. Komandai trešā, viņam pašam arī tā ir trešā. Bet divas atmetieni būs jāmet. Nē, tomēr nē. Spēle no laukuma malas. Kā sāk Veselovs, Vairogs. Veselovs nāk uz aizsegu. Vairogs brauc cauri. Un Adamaitim 4. piezīme. Protams, Ventspilsnieku ātrie spēlētāji no ārpuses tagad mēģina iet cauri pret Adamaitu. Tur viņiem tas izdodas itin labi. Vairogs ir aizmet garām šo sodmetienu. Bet, ja skatāmies, kā Vairogs iesaisties spēles sākumā spēlē, tad likās, ka nebūs tāpat veiksmīgāk, kā tagad ir faktiski komandas vilcējs. Viņš alaži spēlējis ar lielu atdevi, ar lielu enerģiju nācis laukumā. Un šodien tajā brīdī, kad spēle aizgāja par labu Baronam 3. ceturtajā, tad bija vajadzīgs spēlētājs, kurš var arī mazliet iedvesmot pārējos un radīt kā pavērsienu par labu savai komandai. Tikmēr spēles laiks rit uz priekšu, tas, protams, par labu Baronam. Kravčenko mājpusī, brīvs metiens. Vairogu. Šoreiz dubult labi nospēlē. Tiešām nomānīja labu Vairogu, bez tam Lavs gandrīz atbildē to pašu. Gabrāns. Viņam 3 punktieks nav precīzs. No pēdējās epizodes tomēr liek domāt, ka neizdosies Ventspilsniekiem atspēlēt šo deficītu. Šobrīd ir 16 punktu starpība, lai gan viņi mēģina, bet Barons sekmīgi noslēdz uzbrukums ļoti bieži. Un šeit varētu pārtvērt Vairogs. Un izdodās piespiest centrauts bumba Ventspils komandai. Bet tas, protams, ir tikai viens panākums. 16 punkti un 3,5 minūtes. Iespējams ir panākt, bet ļoti grūti, protams. Jā, pie šīs spēles ritējums tiešām būs grūti. Ventspilsniekiem kaut ko izdarīt. Nu, skatīsimies. Baxters tagad ir bumba. Baxters ir ļoti ilgi klusējis. 12 punkti joprojām, un turpina arī klusēt. Jā, metiens arī tāds paklus šoreiz. Mēģināja mest pāri rokām, ir vajadzīgs, protams, ātrs izrāviens. Daudz punktu īsā brīdī. Baxters var sagādāt šādu punktu kaudzi komandai, bet šoreiz nebija tas gadījums. Nu jā, viens pagaidām cīnītājs kaujā nav. Es šeit vairāk runāju par Vairogu. Viņa aktivitātē vismaz kaut kāds punkts Ventspils tagad gūst. Šēl arī ļoti lēni gaida. Aleksandrs paskriet šur, tur. Paspriņģo pa laukumu. Un šēl tiešām bija vienkārši jāatklust un jāgaida, kas notiks tālāk. Skaisti nospēlēts un arī pats bija iepriecināts Armands Šķēle. Tagad Veselovs. Kravčenko savlaicīgi iestājās ceļā, kas izjauca ritmu Veselovam. Tagad vēlreiz Šķēle. Piezīme. Gros nav, bet būs sodmetieni. Un faktiski spēles liktenis ir izšķirts, lai gan Ventspilsnieki mēģināja un vienu brīdi bija tik tuvu, lai radītu kaut ganēju pavērsienu spēlē. Tomēr ne. Barons nospēlēja lielu pārliecību. Bija mazliet par daudz kļūdu Ventspils komandai uzbrukumā un šobrīd jau ir 18 punktu starpā un mazāk par 3 minūtēm līdz beigām. Bija tāda sajūta, ka tāda pārdomāta uzbrukuma ir ļoti maz Ventspilsniekiem, ļoti maz. Tādu. Mazliet bija jāsteidzās, bija brīdis, ka bija jāsteidzās, varbūt pat nevajadzēja to darīt, bet viņi sasteidz dažus metienus, kas neiekrita un radīja vēl sliktākas sekas pašiem. Tagad jau bumba palikusi Barons komandai. Vairogs neskatoties uz to, ka jau faktiski pāris sekundē nopelnīja piezīmi, tomēr aktīvi mēģināja sekt Šķēle, bet tomēr Šķēle ir uzdevuma augstumā. Kaut ko neizdarīja sodmetieniem, dabūna ar 2 punktiem no spēles. Lavs izmēģina tālmetienu, nav. Aleksandrs savāc bumbu. Un tālu piespēle uz priekšu Šķēlēm. Šķēle tālāk Kravčenko. Kravčenko nesteidzās.
Gan šeit uz lielā tablo tiek rādīts 100, nu līdz 100 ir ļoti tālu. Maz ticams, vai 17 punktus izdosies Baronam 2 minūtēs samest. Arī pa 90 vēl ir jautājums. Šeit vairots partneru bumbu. Ātrais uzbrukums Ventspils komandai Baxters un 2 punkti. 2 punkti atgūt, bet tie ir tikai 2 atgūti punkti, nekas vairāk. Faktiski līdz šim Ventspilniekiem zaudējumi nav bijis mazums, bet vairums ir bijis galotnēs ar mazu starpību. Smagākais zaudējums sezonā pret Baronu Latvijas basketbola līgā ar 10 punktiem. Ventspils nav zaudējis visu sezonu ar lielāku starpību. Vai būs tagad? Nu, ļoti iespējams, ka būs. Nu, tā izskatās, jā, Barons vairs nesteidzas, 5 sekundes līdz uzbrukuma beigām. Kravčenko atkal brīvs, met, šoreiz gan garām. Nu, viņam brīvam, pilnīgi brīvam ļaut nedrīkst. Mēs tad neskapēc aizmet Mārtiņš garām, bet, nu, vairoks labi iespēle Veselovam, un Veselovs pazaudē bumbu. Nu, diemžēl, jā, šī pēdējā epizode jau, kur uz līdzenas vietas bumbu izšļūt no rokām, vairāk vai mazāk rāda, ka nav lēmts šodien Ventspilniekiem sekmīgi arī pabeigt spēli. Jā, tuvākās spēles abām komandām ir Latvijas basketbola līgā. Līga abām komandām atsākas 16. datumos. Tātad Lietuvas Rīts, to, kā jau teicu, Ventspilnieks spēlēs. Izbraukumā Viļņā. Aleksandrs arī īsti to grib. Gan atdūrās no sākuma pret Veselovu. Savukārt Baronam Valmieras spēle. Valmierā jāspēlē izbraukumā arī tajā pašā 16. datumā, bet Latvijas basketbola līgā 1. februārī veiks. Nu, protams, arī un savukārt Ventspilniekiem Latvijas basketbola līgā arī veiks, bet tikai 8. datumā. Un jau redzam, nāk laukumā tālākie rezervīsti Rinalds Sistiņš, Rudolfs Rozīts un Einārs Tukišs. Baronam spēles liktenis ir izšķirts. Ir skaidrs tas, ka Barons 3. reizi šajā sezonā ir pārspējis Ventspili. Noskaidrosim ar kādu starpību. Un ir skaidrs arī tas, ka pagaidām 2 zaudējumi ar lielāko starpību Ventspilniekiem būs pret Baronu no visām spēlēm, kas šajā sezonā kopš oktobra ir nospēlētas. Nu, tas tā puteklīga situācija vēl rāda. Atcerēsimies vēl, ja mums ir Latvijas basketbola līgas fināli un pusfināli. Tā kā, ja pagaidām ASK Rīga 1. vietā, tad Ventspilnieku 2, Barons 3. Latvijas basketbola līgā. No, neviens negribēja mirt, kādreiz bija tāda filma, ja, un spēlēt pusfinālā pret Baronu. Atcīmrot Ventspilniekiem ļoti iespējams, ka vajadzēs. Un šeit Aleksandrs pēc ļoti ilga laika mēs atkal redzam, ka viņš var iepriekš bumbu grozā no augšas. Tad tiešām nebijām redzējuši. Nu, 100 nebūs, bet varbūt 90 vēl var izspiest. Baxters met, arī šoreiz tālties nav precīzi. Rozīs bumbu gan nedabūn. Nu, šeit Gabrāns arī atbild ar ļoti skaistu piespēli. Atdabūn bumbu. Vēlreiz Veselovam iespēle. Šoreiz gan noteikuma pārkāpums, un Palevam Veselovam vismaz šādi būs iespējas gūt punktus. 24 sekundes paliek vēl šajā spēlē. Un faktiski jau 2 dažādi puslaiki, jo spēles sākumā Ventspilnieki darbojās ļoti labi. Pārņēma iniciatīvu, ieguva 11 punktu pārsvaru. 2. ceturtajā Barons izlīdzināja spēli, bet joprojām faktiski Ventspilnieki kontrolēja notikumus laukumā, vairāk vai mazāk. Nu, tad, protams, 3. ceturdaļas sākums 24-2 milzīgs izrāviens, un tā, protams, pēc tam atgūt zaudēto ļoti grūti. Ir tīpaši tiešām cīņa notiek arī ne tikai par vadību punktos, bet par psiholoģisko komfortu, par tādu pārliecību saviem spēkiem. Nu, un šeit Barons kā ieguva šo pārsvaru, tā arī noturēja. Ātras noteikuma pārkāpums Slovs tikai tagad saņem šo 5. piezīmi, kad spēles liktenis jau sen ir izšķirts. 13 punktus guva. Baxters tomēr viņi ir apsteidzis Ventspilnieku rindās, viņam 14 punkti. Un Aksels Vairoks arī 13 punktus ir guvis Ventspilniekiem. Savukārt Barons komandas sastāvā lielākie veiksminieki ir Armāns Šķēle, viņam 20 punkti, un Giedrus Gusts, viņam 19. Nu, un Rinalds Sistiņš var gūt savu 1. punktu Barons LMT komandas sastāvā. Un tas ir noticis 6. spēlē, ko viņš aizved šajā komandā. Protams, maz ir spēlējis pa pāris minūtēm vidēji, bet tagad paši 1. punkti ar Barons trēku mugurā. Vairoks ar bumbu, arī pārāk vairs nesteidzas. Faktiski Ventspilnieki var nospēlēt mierīgi līdz galam. Ilgi driblē. Veselovs iet tuvāk grozam, pret viņu Gusts. Vairoks neiespēlē. Tā pagalam jocīgi metienu izmet. Vēl viens metiens un spēle beigusies.
Atstājas Barons Valentē ar uzvaru 89-69. Pietiekam pārliecinoši uzvaru panākt. Pārliecinoši neapšaubām. Nevēl tik smagi Ventspilsnieki šogad nebija zaudējuši. Nu, līdz ar šo uzvaru Barons Valentē nostiprinās 5. vietā Baltijas basketbola līgas tabulā ar cerībām vēl varbūt panākt arī šauļus, un kas ir ASK komanda, to rādīs turpmākās spēles. Bet šīs spēles beigu rezultāts šobrīd redzams ekrānos. Tieši tā. Mēram arī vēl pēcspēles interviju. Vēl tik gribu atgādināt, ka šodien mums arī sporta diena Latvijas televīzijas 7. kanālā nebeidzas. Mēs turpināsim ar handbolu, tas nedaudz vēlāk vakarā. Un būs interesanti skatīties fināla cīņu. Laba rokas bumba. Pasaules līmeņa rokas bumba, kāpēc gan ne? Dalieties domā Latvijas televīzijas 7. kanālu. Nu, un Baltijas basketbola līgā nākam piekdien Valmiera pret Tartu Roku un nākam sestdien Zvaigžņu spēle Tallinā. Jā, tieši tā. Redzēsim, vai arī Rokam izdosies beidzot šo līgu pārvarēt. Un kādreiz ir uzvarēt arī Latvijas laukos, ko mēs viņam absolūti nenovēlam. Novēlam Valmierai izcīnīt vēl kādu uzvaru. Mēs atpatamies, bet Uķis Joks jau ir gatavs runāt ar Armandu Šēli. Spēle ir noslēgusies, daudz neprognozēja, jau nu plus 20, pilnīgi noteikti Armands Šēle, rezultīvākais spēlētājs šajā spēlē. Armand, man interesē tikai viens jautājums, kas notika Ģērbtuves starplaikā, jo trešo ceturdaļu pat 24-2 bija? Nu, nezinu, godīgi neko, treneris tādu nepateica, vienkārši pateica, ka mēs 3-7 punktus ielaidām paši iemetām kaut 3-3. Un vienkārši nācām un spēlējām, viņi kaut kā salūza, un mums bija arī skatītāji atbalsts arī šeit. Es savu reizi nevaru pateikt, kas nozīmē. Paldies, Armand, par skaisto spēli. Paldies, tas bija Armands Šēle. Tāds, nu lūk, ir basketbols. Rekā Ziltīkungs teica, Barons arī samet otrajā puslaikā visu, kas viņiem bija jāsamet. Visu, ko vien varēja samest. Mēs jau tiekamies 1. februārī Valmierā. Valmiera, Tartu, Rok, āta! Y'all ready for this? Piedāvā SEB Unibanka skaistām uzvarām. Translācijas sponsors Chevrolet. Norvēģijā spēcīgākās handbola izlases cīnās Eiropas čempionātā. Piedāvājam jums fināla spēli. Šovakar 20-10. Handbola Eiropas čempionāta translāciju piedāvā Aizkrauklis banka. Esi gatavs? Colgate Max Fresh. Vienīgā zobu pasta ar 1000 kristālu, kas spēj maksimāli atsvaidzināt tavu elpu. Atsvaidzinošie kristāli. Jaunums no Colgate. Tikai zobu pastā Max Fresh. Colgate Max Fresh ar atsvaidzinošiem kristāliem. Maksimāla svaiguma dimensija. Colgate. Zīmols numur 1, ko iesaka zobārsti pasaulē. Jaunkunds? Tik mīksts. Tas ir jauns. Nē. Tik elastīgs. Tam jābūt jaunam. Nē. Un
Kā tu to varētu zināt? Tas ir mazgāts ar Pervolu. Skaties! Pervola balzams ar kašmīra ekstraktu saglabā vilnu mīkstu un elastīgu kā jaunu. Man nāksies paturēt šo pudeli, līdz atgriezīsties. Pervola balzam Magic saglabā vilnu mīkstu un elastīgu kā jaunu. Nācietinies savā jaunajā baltajā dvilī. Cik jauki. Viegli bēšīgs. Jā. Galu galā palēks. Fui. Kāpēc balts nevar palikt vienkārši balts? Var gan! Lietojiet Rex ar sodas efektu. Tas izmazgās šķiedras un sniedz spožu baltumu pat pēc vairākām mazgāšanas reizēm. Mirdzoši balts kā jauns, pat mazgājot vairāk kārt. Rex ar sodas efektu. Gudra izvēle! Aha! Kāpēc nav tāda šampūna, kas barotu matus kā maska? Revolūcija no Schwarzkopf. Gliskur atjaunojošais šampūns. Pirmais šampūns ar trešdaļu intensīvās maskas. Sāk rūpēties par matiem jau mazgāšanas laikā gluži kā maska. Lieliskam spīdumam, nepārslogojot matus. Jaunais Gliskur šampūns ar trešdaļu intensīvās maskas. Schwarzkopf. Profesionāls rūpes par taviem matiem. Pērc jebkurus divus Schwarzkopf vai FA produktus un laimē Kia Rio vai vienu no dāvanu kartēm no juvelieru izstrādājumu veikalu ķēdes Grenardī.